Pagājušajā reizē mēs domājām par to, kur Jēzus saka, lai mēs nekrājam dārgumus uz zemes, bet debesīs. Un kur ir mūsu dārgumi, tās lietas, kas ir mums visdārgākās, vērtīgākās, par ko mēs vairāk domājam, kas mums vairāk rūp, tur ir arī mūsu sirds. Un Mateja evaņģēlijas 8. nodaļa 24. pantā Jēzus noslēdz ar vārdiem: neviens nevar kalpot diviem saimniekiem, jo vai nu viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, vai arī viņš turēsies pie viena un nicinās otru. Jūs nevarat kalpot Dievam un mamonam. Mēs runājām par to, ka mēs esam izvēlējušies kalpot Dievam. Un ja mēs kalpojam Dievam, tad mums saskaņā ar viņu vārdu ir jālieto šī manta un šis mamons, lai mēs izplastu Dieva valstību, lai mēs darītu labus darbus, lai cilvēki tiktu mantot Dieva valstībai. Un tā ir tā izvēle. Mēs kalpojam Dievam, mēs lietojam mamonu. Un tie cilvēki, kur ir bez Dieva, viņi kalpo mamonam un lieto Dievu, lai iegūtu savu labumu. Un tas ir šis labklājības evaņģēlijs, tā ir šī harizmānija. Cilvēki, kuri uzskata, ka Dievs grib apmierināt visas viņu vajadzības, katru viņu iegribu, vēlmi, kārību, lai gan mums būtu jāmeklē, kāds ir Dieva prāts. Un gribēju, pirms mēs apskatām šīs tālākās raksturvietas, noslēdzot 6. nodaļu, gribēju, ka mēs padomājat mazliet par šo neraizēšanos. Jo arī citās vietās Bībele saka, un arī Jēzus mācīja, lai mēs neraizējamies. Piemēram, Mateja 10. nodaļā Jēzus saka, ka tie jūs nodos tiesās, tad neraizējieties, vai un ko un kā jūs runāsiet, jo tajā pašā stundā jums tiks dots, ko jums būs runāt. Un ja jūs ievērosiet, tad Bībelē pārsvarā, kad runāts par šo neraizēšanos, tas runā neraizējieties par sevi. Jo tas ir tas pirmais, par ko mēs domājam. Miesīgs cilvēks domā, kā man būs, vai man kaut kas notiks, vai man kaut kas nebūs, varbūt, ka es kaut ko pazaudēšu, vai man kaut kas nepietiks. Un to mēs jau agri bērnībā redzam, kad arī daudz bērnu ģimenēs mēs iemācāmies cīnīties par ēdienu, cīnīties par labāko vietu, ko pēc tam Jēzus norāja. Viņš saka, piemēram, draudzē neņem to priekšā vietu, bet nosēdies kaut kur aizmugurē. Un aicini pie sevis tos, kuri tev nevar atmaksāt. Un tāpēc, jā, Bībele runā par neraizēšanos, bet pārsvarā tas būs kontekstā ar mūsu pašiem, ar mūsu pašu vajadzībām. Tāpēc, ka ir kāds iemesls, kamdēļ mums par to nav jāraizējas. Bet šajā kontekstā gribu arī atgādināt, ka ir lietas, kuras Bībelē tiek lietots tieši šis pats vārds par raizēšanos, bet pozitīvā aspektā, gaismā, ar to, ka mums ir par to jārūpējas vai jāraizējas. Piemēram, 1. korintiešiem 7. nodaļa, tur no 32. panta Pāvils saka, kad es gribētu, lai jūs būtu bez rūpēm, bet neprecētais rūpējas, vai tas būtu šis pats vārds, raizējas par to, kas pieder tam kungam un kā viņš var patikt tam kungam. Tāpēc visiem, kuri nav laulībā, viņu galvenā atbildība ir rūpēties, raizēties, kā viņi var patikt Dievam. Un tās ir dievbīgas raizes, kas ved uz svētumu un uz Dieva aprūpēšanu. Un tad ir rakstīts, ka šis, kurš ir precētais, viņš rūpējas par to, kas ir no pasaules, kā viņš ir patikt sievai. Un ir atšķirības starp sievu un jauno. Viņš saka, neprecētā rūpējas par tā kunga lietām, lai viņa būtu svēta gan ķermenī, gan garā, bet tā, kas ir precēta, rūpējas par pasaules lietām, kā viņa ir patikt savam vīram. Un tad šajā gadījumā Pāvils lieto šo vārdu raizes vai rūpes kā pozitīvi kaut ko, kas mums ir jādara. Sievām jārūpējas, kā patikt saviem vīriem, un neprecētajiem, kā patikt Dievam visās lietās. Vēl viens piemērs ir Filipiešiem 2. nodaļa, kur Pāvils uzslavē Timoteju, šai draudzē rakstot, kad viņš saka, nav neviens cits, tā ir Filipiešiem 2 no 19. panta, rakstīts, ka nav neviens cits, kurš šādīgi dabīgi rūpēsies par jūsu stāvokli, par šo ticīgo stāvokli. Viņi saka, jo visi citi meklē savu paša labumu, nevis Kristus Jēzus labumu. Un arī 1. korintiešiem 12. nodaļā Pāvils saka, ka ja mēs esam ķermenis, locekļi vienā draudzē, tad mums ir jābūt vienādām rūpēm citam par citu. Tātad Bībele uzslavē, kad mēs raizējamies, ka mēs rūpējamies par citiem, par draudzi, par Dieva darbu, par savu dzīves draugu, par savu ģimeni, par draudzes locekļiem. Lūk, tās ir tās, kas ir uzslavētas. Un tātad tas sajiet kopā ar šo lielāko augstāko bausli, kur Jēzus mācīja,
kad augstākais baulis ir mīli Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu. Jo sevi pašus mēs visi viegli mīlam, bet mēs piepildam visus baušus, kad mēs mīlam Dievu visu pirms un tad savu tuvāko. Kad mēs raizējamies par Dieva lietām, par Dieva valstības lietām un tad arī par savu tuvāko vajadzībām. Bet neraizējamies par sevi. Un tūlītās es arī parādīšu, kāpēc mums nav jāraizējas par sevi. Un tas attiecās uz tiem, kas mēs piedaram Kristum. Un tā mēs atgriežamies uz Mateja evaņģēlijas 8. nodaļu, kur 25. pantā Jēzus turpina. Viņš saka, tāpēc es jums saku, neraizējieties par savu dzīvību, ko jūs ēdīsiet vai ko jūs dzersiet, ne pat par savu ķermeni, ko jūs apvilksiet, vai dzīvība nav vairāk nekā barība un ķermenis nekā tērps, un dzīvība un ķermenis tas, ko Dievs mums ir devis, mēs paši to nevaram sagādāt, un tas ir daudz lielāks un svarīgāks, un to Dievs mums ir dāvājis. Viņš saka, vai tās nav svarīgākas lietas, neraizēties par šīm lietām. Un te varētu piebilst vēl kāds raksturvietas, kas arī par šo runā, piemēram, 55. psalmā, 22. pantā rakstīts, met savu nastu uz to kungu, un viņš tev uzturēs, viņš nekad neļaus taisnējam tik kustinātam. 1. Pētera vēstulē rakstīts 5. nodaļā 6. pantā, tāpēc pazemojieties zem Dieva varanās rokas, lai viņš var jūs paaugstināt savā laikā, mesdami visas savas rūpes uz viņu, jo viņš par jums rūpējas. Un šeit ir tā lielā atslēga. Kāpēc mēs, kā Dieva bērni, esam aicināti neraizēties, nezūdīties par savām vajadzībām, par ēdienu, par apģērbu. Un es to saku kā tāds, kurš ir bezdarbnieks, un man arī uzmāt šīs šaubas, vai es varēšu atrast darbu, ka es varu uzticēties Dievam, ka viņš gādā, ka viņš pagādās par mums, jo viņš par mums gādā. Viņš saka tālāk, uzlūkojiet gaisa putnus, jo tie nesēj, nec tie pļauj, ne savāc šķūņos, tomēr jūsu debesu tēvs tos baro. Vai jūs neesat daudz labāki par tiem? Un mēs šajā laikā esam redzējuši pīlītes, esam redzējuši zivtiņas un visus tos, un Dievs par viņiem gādā. Un ja jūs saka, skatieties uz viņiem, un lai tas iedreušina jūsu sirdis, ka jūs varat paļauties uz Dievu, viņš par jums gādās. Viņš tālāk turpina 27. pantā. Kurš no jums raizējoties savam augumam var pielikt vienu olekti? Mēs zinām, ka mēs varbūt jaunībā gribējām būt garāki, īsāki, pēdalai lielāki, ir pleci platāki, bet šo satraukšanos vai zūdīšanos mēs neko nevarējām izmainīt, tas pilnīgi neiedzīgi bija. Viņš turpina. Un kāpēc jūs raizējaties par tērpu? Ņemiet vērā lauku lilijas, kā tās aug, tās nenopūlas, nec tās vērpji, un tomēr es jums saku, ka pats Salamans, šis bagātais ķērniņš, visā savā godībā nebija ietērpts kā viena no šīm. Tādēļ, ja Dievs tā apģērb lauka zāli, kas šodien ir un rītdien tiek iemesta krāsnī, vai viņš daudz vairāk neapģērbs jūs, ak jūs masticīgie? Un gribu, lai mēs apstājamies mazliet šajā vietā, kur Jēzus norāja savus mācekļus un pārmet, ka viņi ir masticīgi. Tāpēc, ka ticība un raizes neiet kopā, jo raizēšanās un bailes ir tieši kaut kas pretējs ticībai un uzticībai. Jo, ja kāds cilvēks uzticās Dievam, kurš ir visvarens un tic, ka viņš par viņu gādā, tad viņš nebūs raižu pārņemts, viņš nebūs baiļu pārņemts, pat ja situācija ir apšaubām un ir grūti redzēt iznākumu vai risinājumu. Un tāpēc šeit Jēzus saka, paskatieties uz šo radību, šiem dzīvniekiem apkārt, ja Dievs par tiem tā gādā, vai viņš neapģērbs arī jūs masticīgie. Tāpēc tad, kad mēs sākam zūdīties, kad mēs sākam satraukties, baiļoties, tas parāda, ka mēs neesam ticībā, un kad jūs zinat, taisnais no ticības dzīvo, un neviens nevar arī patikt Dievam, ja viņš nedzīvo ticībā. Un tad viņš turpina 31. pantā, tāpēc, ka jūs zinat, ka Dievs rūpējas par dzīvnieciņiem un par zāli un par puķītēm, tad tāpēc neraizējieties sacīdam, ko mēs ēdīsim vai ko mēs dzersim, vai ar ko mēs tiksim apģērbti, jo pēc visa šī pagāni meklē, jeb tie ir tie cilvēki, kuriem nav tēvs debesīs, kuriem nav Dievs, kurš par viņiem gādā, kuri dzīvo bez Dieva, viņi ir tie, kas raizējas par šīm lietām. Viņš saka, jo jūsu debes tēvs zina, ka jums visu šo vajag. Un tāpēc viņš saka, meklējiet visu pirms Dieva valstību un viņa taisnību, un šis viss jums tiks pielikts. Un tas atkal sakrīt ar to, ko es jau iepriekš norādīju no rakstiem, kad mums ir jāraizējas un jāsatrauc un jāmeklē, kas ir Dieva griba, kāds ir Dieva valstības plāns un kā mēs varam līdzdarboties ar to, kā mēs varam būt par svētību draudzē, kā mēs varam būt par svētību evaņģelizācijas darbā, kā mēs varam kalpot cilvēkiem, un tad šīs lietas būs piemetamā daļa, un mēs varam paļauties uz Dievu.
Un tad arī, kad mēs sākam domāt par citiem, kad mēs sākam šīs rūpes un raizes vērst uz Dieva valstības lietām, ne uz savu, tad arī mēs tiekam atbrīvot no šīm bailēm, ar kurām visi cilvēki saskarās, kas dzīvo bez Dieva. Un tad 34. pantā viņš noslēdz ar šiem vārdiem: tāpēc neraizējieties par rītdienu, jo rītdiena raizēsies par savām lietām, ir pietiekami dienai tās ļaunuma. Un tāpēc, jā, arī Jēzus mācīja šajā tēvreizē, lai mēs lūdzam mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Tāpēc, ja Dievs par mums šodien gādā, mēs varam paļauties un uzsēties, ka rītdien viņš par mums pagādās. Un nav vērts raizēties par lietām, kuras mēs nevaram ietekmēt vai nevaram mainīt. Un visu pirms mums jāatzinās pēc Dieva valstības. Un gribu vēl divas raksturvietas parādīt, pirms es noslēdzu šo īso mācību. Un man liekas, ka ļoti labs piemērs ir Marta un Marija Lūkas evaņģēlija 10. nodaļā, kur rakstīts: un notika, tātad 10:38, un tad notika, ka viņiem ejot, ka viņš iegāja kādā ciematā, un kāda sieviete vārdā Marta viņu uzņēma savā namā. Un viņai bija māsa saukta Marija, kas arī sēdēja pie Jēzus kājām un klausījās viņa vārdu. Bet Marta bija apgrūtināta un daudz kalpoja, nāca pie viņu un sacīja: kungs, vai tev nerūp? Tātad viņa bija raižu pilna, kā mēs tagad tur visus, un arī tās ir lietas, kas ir jādara. Bet te Jēzus parādīs, kad ir kaut kas svarīgāks par tām praktiskajām sadzīves lietām. Viņa saka, kungs, vai tev nerūp, ka mana māsa man ir atstājusi kalpot vienu, tāpēc vēlē viņai, lai viņa man palīdz. Un Jēzus viņai atbildēja un sacīja: Marta, Marta, tu esi norūpējusies un iztrūcināta par daudzām lietām, bet viena lieta ir nepieciešama. Un Marija ir izvēlējusies to labo daļu, kas no viņas netiks atņemta. Marija tajā gadījumā meklēja Dieva valstību. Viņa dzinās, viņa gribēja būt pie Jēzus kājām. Tās laicīgās atbildības un rūpes viņa atstāja otrajā plānā. Un tādā ziņā viņa šajā stāstā mums modelē, ko nozīmē dzīties pēc Dieva valstības kaut kādā mērā. Bet varbūt, ka kādiem jums rodas tas iztrūkums, tātad mēs nevaram raizēties, bet ko mums darīt tā vietā? Jo jā, ir viegli pateikt neraizēties, bet ko mēs varam darīt? Un man šķiet, ka ļoti laba atbilde ir atrodama vēstulē Filipiešiem 4. nodaļā. Un lasot 1. nodaļu, mēs saprotam, ka Filips visdrīzāk atrodās cietumā, kad viņš raksta šo vēstuli šai draudzei. Un tik un tā šī ir viena no priecīgākajām un pateicības pilnākajām vēstulēm, kad varētu būt, ka... Jā. Pāvils cietumā, viņš raksta Filipiešiem, nevis Filips. Jā, pareizi, jā? Es pārteicos tad. Jā, tas ir Pāvils, kurš raksta Filipa draudzei. Un tur šajā 4. nodaļas 4. pantā viņš viņiem raksta, un kas ir interesanti, ka viņš atrodas cietumā, sagūstījumā, viņš ļoti daudz ko ir pazaudējis, viņš daudz cieš, bet viņš ir pateicības un prieka pilns. Un šeit 4. pantā viņš saka: priecājieties tai kungā vienmēr, un atkal es jums saku priecājieties. Lai jūsu mērenība ir zināma visiem, tas kungs ir tuvu klāt. Un tad viņš saka šos vārdus: nerūpējieties par neko, bet tik vienā lietā caur lūgšanu un lūgumu ar pateicību, lai jūsu prasības tiek darītas zināmas Dievam. Tad viņš saka, priecājieties. Un kā tad mēs varam būt prieka pilni? Kad mēs esam pateicīgi par to, ko Dievs ir darījis, un ka mēs nākam pie viņu un mēs pateicamies, kā arī psalmos ir rakstīts, lielā sapulcēs pateikšos tam kungam, un ka mēs nākam ar šiem lūgumiem un prasībām pie viņa, ka mēs viņam prasam tieši tā, kā Jēzus mācīja, dod šo dienišķo maizi, neieved mūsu kārdināšanā, atpestī mūs no ļauna. Un tad mēs varam uzticēties, ka viņš par mums arī gādā. 7. pantā viņš saka, un tad, kad mēs tā darīsim, kad mēs ne par ko nerūpēsimies vai nezūdīsimies, bet mēs nāksim ar pateicību pie viņa un lūgsim un prasīsim, tad Dieva miers, kas pārsniedz visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un prātus caur Kristu Jēzu. Un lūk, šī ir tā atslēga, kā mēs varam dzīvot prieka un pateicības piepildītas dzīves, kad mēs neraizējamies par sevi un savām vajadzībām, bet mēs uzticamies, ka Dievs par mums gādā, un mēs esam pateicības pilni, un mēs nākam pie viņa un prasam un lūdzam to, kas mums ir vajadzīgs, zinot, ka viņš jau to zina, un ka viņš ir apsolījis par tām lietām rūpēties, ja mēs dzīsimies pēc Dieva valstības visu pirms. Jā. Ceru, ka kādam bija par iedrošinājumu. Amen. Es gribēju papildināt no Filipiešiem tās raksturvietas, tur ir, šodien labs, mēram pateikšu. Par tām lietām, kas ir patiesas, godīgs, taisnīgs, šķīsts, tālāk visas šīs lietas, kāda slavē, kāds tikums, par to domājiet. Tad viņš iedod visas tās raizņemiet, atdodiet Dievam, tad Dieva miers jūs pasargās, jūs domas, un tad domājiet par šīm lietām, un tad
viņš arī saka, to, ko jūs esat mācījušies un saņēmuši un dzirdējuši no manis, dariet. Un tad viņš dod lietas, ko darīt, un tad viņš saka, miera Dievs būs ar jums. Viens ir tas, ka tev ir Dieva miers ar tevi, bet otrs ir daudz augstāks, ka miera Dievs ir ar tevi, ka tev pats Dievs ir ar tevi. Nu, protams, tur nav liela atšķirība, bet tajā, kā tas ir pasniegts šajā situācijā, tas ir tāds vēl lielāks vērtinājums. Ka tu dari tās visas lietas, un Dievs dara kopā ar tevi, ka Dievs ar tevi ir visās tajās lietās. Amen.